Sveiki, labdien un laipni lūgt atpakaļ manā kanālā. Šodienas video es jums tad beidzot parādīšu, kā tamborēt šo skaisto sniegu pārsliņu, kuru atkal esmu izdomājusi, protams, es pati neesmu ne no kurienes skatījusies, tā kā jūs, kas ir jāsaka, būsiet viena no pirmajiem, kuri šādu te vēl uztamborēs bez manīm. Tātad ķeramies pie darba. Viss, ko jums vajag, ir tamboradata un diegs. Es izmantoju 100% kokvilnas ciju diegu. Man labāk patīk šīs sniegpārsliņas tamborēt ar šāda veida diegu, jo tad var redzēt visu smalkāk, sīkāk, labāk un tā tālāk. Tātad, ko mēs darām? Mēs tagad uztaisam, kā sacīt, jāsaka, maģisko gradzenu, riņķi, apli, kā nu kurš sauc, un trīs gaisa cilpiņas tajā. 1, 2, 3. Tātad šīs 3 gaisa cilpiņas skaitās kā viens stabiņš ar vienu apmetumu. Un mums kopā vajadzētu 12 tādus iekšā šajā maģiskajā riņķī aplī. Un tātad turpinam ar 11 vienkāršajiem stabiņiem ar vienu apmetumu. Tātad kopā man šeit ir 11 stabiņi ar vienu apmetumu. Un tagad savalkam šo diedziņu, protams, kā es tikko izdarīju, lai viņš ciet caurumiņš. Un vienu savienojumu stabiņu iekšpēdējās gaisa cilpiņas no pirmajām 3. Savienojumu stabiņš. Šādi te. Tagad turpinām ar 5 gaisa cilpiņām, kas skaitās kā viens stabiņš ar 3 apmetumiem. 1, 2, 3, 4, 5. Un tātad turpinām. Satamborējam kopā 2 stabiņus ar 3 apmetumiem. Šajā pašā cilpiņā, valdziņā, kur es tikko tamborēju šīs 5 gaisa cilpiņas un nākošajā. Es jums parādīšu, uzmetam 3 apmetumus un adatu liekam tajā pašā valdziņā, kur mums bija savienojums stabiņš un turpinājām ar 5 gaisa cilpiņām. Šādi te. Un tagad atstājam 2 apmetienus uz adatas, netamborējam tālāk un turpinam atkal ar 3 jauniem apmetumiem uz adatas. Un jau nākošajā valdziņā liekam iekšā adatu un tamborējam līdz galam. Un tagad, kad jums paliek 3 apmetumi uz adatas, tad izvelkam cauri tiem 3 diegu. Šādi te. 2 satamborēti stabiņi ar 3 apmetumiem. Tagad turpinām atkal šajā pašā valdziņā 1 stabiņu ar 3 apmetumiem. Šādi te. Un turpinām ar 4 gaisa cilpiņām. Un atkal 1 stabiņu ar 3 apmetumiem nākošajā valdziņā. Un tagad atkal satamborēsim 2 stabiņus ar 3 apmetumiem šajā pašā valdziņā un nākošajā. Tātad šeit liekam adatu. Neiztamborējam pēdējos 2, bet turpinām nākošo. Liekot adatu nākošajā valdziņā. Tā man te bija 2, atvainojos. 3 vajag.
Šādi te, un tagad cauri 3 atkal izvelkam tamboradatu. Tagad atkal viens stabiņš ar 3 apmetumiem vienkāršais. Un 4 gaisa cilpiņas. Un šādi te līdz beigām. Tātad šeit es esmu pabeigusi pēdējās 4 gaisa cilpiņas šim aplim. Un vienkārši ar pēdējo savienojumu to, ar savienojumu stabiņu, ar pēdējo no 5 gaisa cilpiņām. Ar pirmajām gaisa cilpiņām. Šādi te. Un tālāk mēs turpinām atkal ar 5 gaisa cilpiņām. Piecas. Šajā pašā valdziņā vienu stabiņu ar 3 apmetumiem. Tālāk 8 gaisa cilpiņas. Un nākošajā valdziņā 2 stabiņi ar 3 apmetumiem atkal. Šādi te. Turpinām atkal ar 2 stabiņiem ar 3 apmetumiem. Jau nākošajā, kā teikt, setā, komplektiņā. Šajos te 2. Šeit, te un te. Un atkal 8 gaisa cilpiņas tagad. Un atkal nākošajā stabiņā, nākošajā valdziņā 2 stabiņi ar 3 apmetumiem. Un šādi te turpinam līdz šī apļa beigām. Tātad šeit es esmu pabeigusi pēdējo stabiņu ar 3 apmetumiem. Un ko mēs daram? Mēs vienkārši ar savienojumu stabiņu savienojam ar
pēdējo no pirmajām 5 gaisa cilpiņām. Šādi te. Tālāk, ko mēs darām? Tālāk mēs uzmetam 3 gaisa cilpiņas, kas skaitīsies kā viens stabiņš ar vienu apmetumu. Un tālāk turpinam, iztamborējam vēl vienu stabiņu ar vienu apmetumu. Un tagad 12 gaisa cilpiņas. Tātad 12. Un ko mēs darām tālāk? Tālāk mums vajag iztamborēt 4 stabiņus ar vienu apmetumu. Šajos 4 stabiņos ar 3 apmetumiem no iepriekšējā apļa. Tātad 4 vienkāršie stabiņi. Četri stabiņi ar vienu apmetumu, tā pareizāk sakot. Un pēdējais, un šādi te turpināt līdz sasniedzat šī apļa beigas. Tātad es esmu pabeigusi pēdējās 12 gaisa cilpiņas šajā aplī, un, kā jūs ievērojāt, tad mums no sākuma, pašā apļa sākumā bija sanāk tikai 2 stabiņi ar vienu apmetumu. Tātad mēs tagad iztamborējam vēl 2 stabiņus ar vienu apmetumu. Un tad pabeidzam apli ar vienu savienojumu stabiņu ar pēdējo no 3 pirmajiem, ar vienu no pēdējām gaisa cilpņām no pirmajām 3. Šādi te. Tālāk, ko mēs darām? Tālāk mēs iztamborējam tagad 10 gaisa cilpiņas. Un mēs satamborēsim tagad šajā te pēdējā gaisa cilpiņu caurumā 3 stabiņus ar 3 apmetumiem. Tātad vienkārši ievietojiet, kur vēlaties adatu, labāk jau pa vidu vairāk. Iztamborējam pirmo stabiņu ar 3 apmetumiem, bet tā, lai paliek 2 apmetumi uz adatas. Tālāk atkal apmetam 3 reizes. Un tagad mums paliek 3 apmetumi, bet neiztamborējot, jo mums vajag vēl vienu. Un tad, kad jums paliek 4 apmetumi uz adatas, tad izvelkat cauri dzīvu, cauri šiem 4. Tālāk 5 gaisa cilpiņas. Un savienojam stabiņš ar pirmo gaisa cilpiņu. Šādi. 10 gaisa cilpiņas atkal. Šādi. Un savienojam stabiņš pirmajā stabiņā ar vienu apmetumu no iepriekšējā apļa. Tālāk 1 gaisa cilpiņa un savienojam stabiņš pēdējā no 4 stabiņiem ar vienu apmetumu no iepriekšējā apļa.
Šādi te. Un tātad tagad turpinām šādā veidā līdz sasniedzam apļa beigas. Tātad es esmu pabeigusi, esmu iztamborējis pēdējo gaisa cilpiņu šajā riņķī aplī. Tātad, ko mēs darām tālāk? Mēs savienojam ar savienojumu stabiņu, ar vienu no pēdējiem, ar pašu pirmo gaisa cilpiņu šajā aplī. Iztamborējam vēl 2 gaisa cilpiņas, noliekam adatu un nogriežam diegu un pabeigts. Tālāk jūs varat, protams, gan nesacietināt šo sniegpārsniņu, bet tad viņa neizskatīsies kā sniegpārsniņa. Labāk tomēr ir viņu padarīt cietu, kā es to daru, ar cukurūdeni. Šādi te. Ja ir kādi jautājumi, droši jautājiet komentāros. Ja ir kādi ieteikumi, arī droši atstājiet man komentāros. Un, ja jums patika šis video, neaizmirstiet nospiest lūdzu podziņu patīk. Un neaizmirstiet abonēt manu kanālu. Visu labu, atā!